Zini ko, es te gribu pateikt tev vienu piemēru par to, cik mēs esam prognozējami, ja? Kā ar mums var manipulēt tīri, ieliekot baiļu tajā domāšanas schēmā. Nu, no angļu vārda ņemt paterni, ja? Ir tas te Derens Brauns, un viens no tiem viņa testu bija, kas man pa tām bailēm parāda ļoti lieliski. Iedomājies liela istaba un putaplastu krūzītes apgrieztas uz mutis, nu, tā kā otrādāk. Kaut kādas 50. Un zem vienas ir nazis. Viņš saka, tu vari būt droši, tur toči, un zem vienas ir nazis. Nu, augšā. Un tagad tavs uzdevums iet ar kāju un spiest tās krūzītes pliku kāju kopā. Ja? Un viena tevi jāatstāja. Viņa kalkulācija, un viņš pats pateica, tas nav nekāda maģija, nekas, tas vienkārši, ka cilvēks bailēs tā domā. Viņš vienmēr arī izskaidrot plus mīnus, kā viņš to dara. Un čalis, saspieda visas krūzītes. Pēdējo viņš atstāja kaut kādu ciparu, ka pat mūsu ciparu izvēli, ko mēs domājam, mēs taču nejauši it kā ciparus izvēlamies. Ja? Pasaka vienu ciparu no 1 līdz 10, tā brīvi jūtoties, tu pateiksi kaut kādu varbūt citu ciparu, nu, teiksim, secību, ja tev liks teikt, nu, pasaka, nosauc man 3 ciparus no 1 līdz 10, ja? Kaut kādā kārtībā. Tu pateiksi vienus, bet ja tevi iedzīs bailēs, tad cipari būs pavisam citi un ļoti prognozējami. Jā, super. Es tev ieteiktu, piemēram, paskatīties, un es nezinu, vai tu zini to Darren Brown. Es viņu neesmu skatījies, Es tev iemetīšu kādus linkus tā, lai tu redzētu, piemēram, arī kā nohipnotizēt čali, un zem hipnozes pateica, nu, tu, ka ies pa ielu, tu redzēsi meitenīti ar sarkanu acīm, tev jāiet veiklā un jāiznes ārā televizors. Bez tam viņš visu, cik izņem ārā no hipnozes, paiet kaut kāda diena, kas viņš pat neatcerās ne pa kādu to notikumu. Viņš iet, un tur bija nolikta meitenīte pie veikala. Viņš iet iekšā, sāk raut ārā televizoru no tās rozetes un nes ārā. Cik viegli mēs esam manipulējami, ka pat mēs to nepamanām. Saprot, tikpat labi mēs visi varbūt norubījamies panorāmas laikā 5 minūtes, ja? Un mums tad var sastāstīt muļķības. Nu, tas ir tikai, zin, tāds, teorijas. Jā. Nu, vispār tieši tā tēma par to, kas mēs esam un kas ir mūsu prāts un kas ir mūsu smadzenes, viņi vispār ir ļoti interesanti, jo ļoti daudz var par sevi saprast un iepazīt pētot to. Es tagad arī strādāju pie tāda projekta, es veidošu tādu akadēmiju, jo es tagad vienkārši tādā izstrādes stadijā esmu satura. Un tā būs vieta tiešām tāda, kur cilvēki varēs ierasties un es domāju, beidzot justies brīvi tādā ziņā, ka tur ies runa par potenciālu, par to, kas tu kā cilvēks, kāds tev vispār ir potenciāls un ko tu vari izdarīt. Un to mēs sasniegsim strādājot un mācoties par to, kas tu esi un kas ir tavs prāts un kā tu vispār strādā, jo, ja tev var izskaidrot fizioloģiski un ķīmiski, kādā veidā tu funkcionē un kas ir kas, tad tu uz lietām sāc skatīties daudz savādāk un tu dzīvi redz daudz savādāk. Un mācoties to, var ļoti labi saprast to, ko tu tikko teici par to čali, cik vienkārši ir mūs ietekmēt, cik vienkārši ir mūsu prāts ietekmēt, un kā viņus ir sabiedīti īstajās sliedēs. Tas ir ļoti, ļoti elementāri izdarāms. Un mēs īstenībā paši katru dienu, visu laiku to darām. Bet to visu var mainīt, jo mūsu smadzenēs daudz lielāks potenciāls ir iekšā, un mēs varam daudz vairākas lietas tā kā darīt un sasniegt, ja mēs mācāmies par to, kā atrast un aktivizēt savās smadzenēs dažādas vietas un sektorus, ja, kas atbild par to, ka tu vari tiešām arī filtrēt informāciju un saprast, kas tu esi un kas tev ietekmē un kas tev neietekmē. Ja? Tas, kā es skatos uz cilvēku kā tādu, kā būtni, kopš es sāku arī skatīties šajā visā dziļāk un tā tālāk, ir tā apziņa un zemapziņa. Un tas ir tā kā iedomājies, citreiz, ka tu pieķer sevi domājam par kaut ko. Jā. Teiksim, ka tavs īstais es pieķer tevi uz skafandru, teiksim, domājot par kaut ko. Tev ir bijis tāds moments kādreiz? Mēs vispār tikai tā dzīvojam. Tieši tā. Un tas ir tāds lielisks uzskatāms piemērs, ka tas nevienmēr tas, kurš domā tevī, nevienmēr tas, ko tu domā, ka tu esi, nevienmēr tas esi tu.
Tieši tā. Ir tas, tu vari to dzīvniecisko izšķirt. Un saprast, bļauj, tas neesmu es, tas ir tas mans dzīvnieks, tas ir tas mērkaķis ar mašīnas atslēgām manī. Ja? Tā daļa. Un tā daļa ir, kas tā ir vienkārši ķīmiska reakcija ķermenī. Viņa tiešām ir tava doma, tā, kas tev tur randomā vienkārši kaut kur aizplūst, kuru tu pēkšņi pieķer, ka tu esi aizplūdis kaut kādā vispār sūdos iekšā, ja? Tīri doma līmenī, ja? Tā ir vienkārši ķīmiska reakcija tavā ķermenī. Tā, un tas ir burvīgi, ja mēs varam sevi disciplinēt un jebkurā situācijā, kas mums rodas, uzdot sev jautājumu un uzdot sev tādu jautājumu, vai tiešām tas esmu es un vai tiešām es tā domāju, jo tajā mirklī uzreiz notiek tā reakcija, ka mēs uz sevis no malas paskatāmies, ja? Un tas ir baigi svarīgs moments, tieši tā, to redzēt un atklāt. Mēs esam, man liekas, aizmirsuši par to, kas mēs vispār kā cilvēki, kā būtnes esam. Es uzskatu, ka mēs esam ļoti vareni un radītāji. Es nezinu, var to nosaukt par dievu vai par enerģijām, kuru galvenā būtība kā tāda ir radīt. Un es domāju, ka mēs vienkārši evolūcijas laikā, un to tagad šodien zinātne rāda, ka mēs no elementāras gaismas klucīšiem esam pārtapuši par šādām būtnēm, kas mēs šodien esam. Un tas ir noticis tikai tam dēļ, kad mums ir bijusi evolūcija, ka mēs esam vienmēr gribējuši radīt un uzzināt kaut ko vairāk. Mums vienmēr ir interesējis cilvēkos, mums patiesā daba ir. Mums vienkārši interesē, kas ir nezināmais, un mums ir interesi uzzināt, kas ir nezināmais. Un es domāju, ka mūsu evolūcija bijusi tāda, ka mēs esam nonākuši līdz mirklim, ka mēs esam evolūcijā tur, ka mēs varam lietas materializēt, un ka mēs esam sevi materializējuši, un ka mēs esam materializējuši šo pasauli, un ka mēs viņu varam pataustīt. Mēs beidzot varam pataustīt to, kas mēs esam. Bet tagad, kas ir noticis, man liekas, mēs esam apmaldījušies tajā visā, un mēs esam sasnieguši kaut kādu posmu, ka mēs esam aizmirstuši savu īsto būtību kā tādu. Un tagad ir tas lielākais challenge. Ka mēs mīlam tikai taustīt. Tieši tā. Mēs būtībā dzīvojam šodien, īstenībā ir tā, diezgan primitīvi. Ja mēs visu apcērtam apkārt un pastamies kodolu, mēs pašreiz šodien dzīvojam, lai mīlētos un paēstu. Tas ir tas, kas mēs esam kā cilvēki. Mēs esam tādā izdzīvošanas statusā visu laiku. Un ja mēs teiksim, ja tu uzdod sev jautājumu, ar šo prātu, kas man šodien ir, un ar to, kas es šodien esmu, ko es daru, kāda būs mana dzīve, kāda būs mana evolūcija šajā dzīvē, kur es aiziešu. Un īstenībā, ja mēs tā uzdodam sev šo jautājumu no tās vietas un no to prātu, kuru mēs šodien esam, tas rezultāts īstenībā var būt baigas stulbais. jo tu sapratīsi, ka tā tev dzīve īstenībā būs tāda diezgan vienmuļa un stulba un tāda neinteresanta. Bet tas jautājums ir labs, jo viņš tev var dot iespēju mainīt kaut ko un pamodināt to izsalkumu radīt. Un ja mēs savu enerģiju, ja mēs visu to enerģiju, kuru mēs šodien izmantotu ēšanai, mīlēšanai un visam pārējiem, ja mēs viņu pavirzītu mazliet augstāk pa ķermeni un aizvirzītu uz prātu un sāktu censties radīt un būt radītāji. Jo es, pieņemsim, visu savu dienu radu. Es apzināti katru rītu, es negribu teikt izdomāju, bet nolemju un pieņemu lēmumu, kāda mana diena būs šodien. Un tādā veidā tu visu laiku esi apzinātā stāv, tu nereaģē. Tu esi visu laiku apzināti. Protams, mēs neesam evolūcijā tik tālu, un neviens to nevar šodien vismaz tiem cilvēkiem, kurus es apkārt sev zinu teikt, par to, ka es visu laiku spēju pavadīt tādā stāvoklī. Nē, tās muļķības tev melo tad. Bet tu centies, tu esi tu vari būt vairākas stundas tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu tiešām radi savu dienu, tu vari atkrist atpakaļ atkal dēļ kaut kāda stimula ārēja atkal atpakaļ, teiksim, vecajā savā prātā. Un tādā veidā tu spēlies, bet tā ir evolūcija, tas ir tam, kam mēs ejam cauri un kā mēs augam. Un mūsu ceļš iet es domāju, uz to, ka mēs apzināsimies, un tas ir šīs paaudzes un nākamo paudžu uzdevums apzināties, ka mēs esam ļoti spēcīgi radītāji.